Dieva templis esam mēs, Amen. ka mēs esam ka mēs varam būt Dieva visvētākajā vietā, tajā vietā, kur mēs noliekam to vietu, būt viņa tuvumā, ka viņš meklē tos ķēnišķīgos priesterus, jaunpiedzimušos kristiešus, jo ko nozīmē ķēniņš? Ķēniņš ir tas, kurš nes autoritāti, mēs zinām valdnieki, kas ir viņi, ko nes, viņi nes autoritāti, un priesteris ir tas, kurš nes Dieva tuvumu, un mums ir iedota šī privilēģija saukties par ķēnišķīgiem priesteriem, bet tikai tad, kad mēs izprotam to, ko nozīmē, ka mums ir Kristus autoritāte iedota, un mums ir iedots būt Dieva tuvumā un nest viņa tuvumu, jo es ticu, ka mūsu uzdevums kā kristiešiem nav tikai nonākt debesīs, bet gan nonest debesis šeit virs zemes, būt šeit par svētību un parādīt debesu valstību, tāpat kā man to parādīja, tā arī mēs parādam to tālāk, un tas ir iespējams tikai caur šīm personīgām attiecībām ar Dievu. Es ticu, ka katrai kalpošanai, un nevienmēr man tas izdodas, bet ka katrai kalpošanai ir jāizriet no personīgām attiecībām ar Dievu. Jo idejas var būt dažādas, labas, bet vai Dievs to ir atklājis, un vai Dievs iet tam visam pa priekšu, un kalpošana, tā ir, es ticu, ka tās ir sekas tavām attiecībām ar debesu Tēvu.